Un tā mēs esam tikuši līdz pēdējam ceļam mūsu sarakstā. Priekš kāda tas ir nerealizējams sapnis, bet priekš kāda tas ir visas dzīves mērķis. Bet sapņot vien nepietiek, vajag darīt. Ķersimies pie lietas būtības un saliksim visu pa plauktiņiem. Tad tu pats sapratīsi un uzskatām ieraudzīsi, vai šis biznesa ceļš der tev. Bet pats galvenais, vai tu deri šim ceļam. Bet pirms mēs visu saliksim pa plauktiņiem, mēs apskatīsim visus uzņēmējdarbības plusus un mīnusus. Visu cieņu uzņēmējiem, jo tieši viņi virza produktus un pakalpojumus tirgū. Vārds bizness skan lepni, nodarboties ar to ir gods, bet ir dažādi biznesi. Sāksim ar to, ka principā biznesu var iedalīt divās kategorijās. Tas ir mazā uzņēmējdarbība un lielais sistēma bizness. Mēs sāksim ar mazo uzņēmējdarbību. Apskatīsim to tuvāk. Mazā uzņēmējdarbība ir tas gadījums, kad tu strādā vai nu viens, vai tev ir neliels skaits palīgu. Bet tā vai citādi mazais uzņēmējs pats velk visu slodzi. Tu esi ļoti nozīmīgs, tu esi svarīgs un viss ir atkarīgs tikai no tevis. Bet ja tu saslimsi, tad visa tava nauda, visa tava ienākuma saslims kopā ar tevi. Ja tu aizbrauks atpūsties, tava nauda arī aizbrauks kopā ar tevi, jo tev nav sistēmas, kas strādātu šajā momentā. Esi tikai tu pats sev. Un ir tikai divi varianti. Vai nu tev ir bizness, vai biznesam esi tu. Mazajā uzņēmējdarbībā noteikti ir otrais variants. Un kopā ar biznesu arī nodokļu birejs un citi draugi priecāsies par tevi. Un paskatīsimies mazā uzņēmēja standarta ikdienu. Vai viņam ir nauda? Jā, viņam ir nauda, apmēram tā kā top menedžerim. Bet lielāko daļu viņa nauda aiziet apgrozībā. Viņš griežās kā vāveres ritenī. Brīvība tur vispār nav nekāda, jo atliek tikai nedaudz atslābt un viss biznesa aizies pa pieskaru. Šeit pārāk daudz ir uzkrāmēts vienam cilvēkam. Pārāk daudz ir atkarīgs no paša mazā uzņēmēja. Pamodās, kad ģimene vēl guļ, un atnāk mājās, kad ģimene jau guļ. Un tā katru dienu. Visa dzīve paskrien pātrinātā režīmā. Gribēja maisus ar naudu, bet saņēma maisus zem acīm. Vai tas ir tas, ar ko gribi nodarboties tu, lemt tev pašam, bet mēs tālāk pāriesim pie lielā sistēma biznesa. Par to mēs runāsim nākošajā video. Seko līdzi, lai nepalaistu to garām.